Laiks iet ātri, un tad, kad mēs sākam investēt, mēs tā pa īstam saprotam arī teicienu laiks ir nauda. Kādi tad bija mana otrā mēneša rezultāti? Šajos 2 mēnešos, kuri paskrējuši vēja spārniem, es redzu, ka nauda ir strādājusi manā labā. Oktobrī jau dalījos 4,5% kapitāla pieaugums, novembrī 5,7%. Decembri mēs skatīsim janvārī, bet kopējā situācija šobrīd parāda to, ka gada griezumā, jeb apkopojot kopējo investīciju laiku kopš 18. oktobra, gada kapitāla pieaugums ir 11,6%. Un ja tu klausies manu traileru, es teicu, ka mans mērķis ir parādīt, ka 15% gadā ir easy peasy. Parasti tiek apgalvots, ka no akcijām tādi standarta ienākumi ir 6 līdz 8% gadā. Seko man līdzi un paskaties, vai man izdosies sasniegt 15% gadā un vēl vairāk. Skatoties šī brīža ekonomisko situāciju, ir tā, ka, lai mēs nezaudētu sava kapitāla vērtību, kas mums šobrīd jau ir, mums būtu nepieciešams panākt situāciju, ka mēs katru mēnesi uztaisam vismaz 2% kapitāla pieauguma, kas būtu, ja mēs ņemam uz gadu, 2 reiz 12 ir 24% gadā. Ja es gribu pavairot savu portfolio, tad man vajag vairāk kā 2% mēnesī un vairāk kā 24% gadā. Par kapitāla pieaugumu, jā, ar citiem vārdiem es varētu teikt, tā ir nerealizētā peļņa. Kā mēs redzam, kurs iet uz augšu, uz leju, un ja, piemēram, rīt tirgus nogāžās lejā, nezinu, 20-30%, un es šo kapitāla pieaugumu neesmu pārvērtusi savā peļņā, tad tie ir tikai skaitļi. Tas, kas ir interesanti novembrī, ir piemēram tas, ka es no Realty Income saņēmu pirmās dividendes, lepni 41 eiro cents. Un Trade Republic par to, ka es tur mazu brīdi turēju savus līdzekļus, kamēr es viņus iemaksāju fondos un akcijās, izmaksāja man 2 eiro centus procentus par naudas turēšanu manā depā. Kāds, kas rīkojās ar lieliem līdzekļiem, tagad varētu teikt, tie jau tādi eiro centi. Bet ja mani līdzekļi būtu lielāki, galu beigās es gribu parādīt, ko var panākt arī ar maziem regulāriem ieguldījumiem. Šeit nauda sāk strādāt manā labā, un šī ir realizētā peļņa. Jā, šis ir kapitāla pieaugums, un par to ir jānomaksā nodokļi. Šis kanāls nav ne investīciju ieteikumi, ne investīciju konsultācija, ne grāmatvedības ieteikumi vai konsultācijas. Grāmatveži par to varēs pastāstīt labāk, bet jā, no kapitāla pieauguma, jā, tas šobrīd izskatās vēl smieklīgi, ir jānomaksā ienākuma nodoklis. Tā, un tagad uzliekam tikai novembri. Nu, tu redzi, ka novembrī ir bijis 5,7, atkārtojam, nerealizētā peļņa, jeb kapitāla pieaugums no kursa svārstībām. Šeit ir redzami mani novembra instrumenti. 1. mēnesī Coca-Cola Realty, 2. mēnesī krājplāns Vanguard All World un Vanguard Emerging Markets un Trade Republic uzdāvinātā Teslas akciju daļa. Šī ir interesantā diagramma un proti
tās ir iemaksas, pelēkais stabiņš ir iemaksas, pelēkā zona ir kopējais investētais kapitāls, un šī starpības starp pelēko zonu un zilo zonu patiesībā ir kapitāla vērtības pieaugums. Šobrīd pārsvarā tikai uz kursu svārstībām. Un zaļais laukums ir mana peļņa šajā mēnesī. Mana peļņas daļa no kursu svārstībām šajā mēnesī. Vēl vienreiz, ja kurs gāzīsies lejā, tad nogāzīsies lejā arī mana delta. Kopējās izmaksas paskatīsimies vēl vienreiz. Tātad, kādas izmaksas ienāca novembrī? Novembrī Realty Income dividende un Trade Republic procentu maksājumi par naudu, kura tika turēta depo. Un šeit pie trades ir redzami visi mani instrumenti, kurā datumā tie ir iegādāti, cik akcijas man pieder un kāds ir šī brīža kapitāla pieaugums, un viss ir zaļajā zonā. Tas, ka viss ir zaļajā zonā, principā vienkārši ir šobrīd ļoti labs laiks kāpt tirgu, jo tirgus ir kopumā zemē, un tas nav pats par sevi saprotams, ka viss ir un ka visam ir jābūt plusā un uzreiz jāiet uz augšu. Tikpat labi es varēju būt mīnusā, kā daži mani labi paziņi saka, kas šobrīd nekāpja akciju tirgos, ir vienkārši palaiž garām savu iespēju nākamajai 5-gadai, 10-gadai, bet vēl vienreiz zaļie, šis te profits, jeb peļņa no akciju kursa kāpuma nav pats par sevi saprotams uzreiz 1. vai 2. mēnesī. Vai man ir paveicies? Nu, nē. Manām izvēlēm apakšā slēpjās vairāku gadu pieredze personīgajās investīcijās. Pāriesim atpakaļ tagad uz manu portfolio no paša sākuma, un es gribu parādīt tev vienu ļoti interesantu lietu. Šī diagramma ar zaļo līniju un lauku parāda manā portfolio vērtību. Sarkanās līnijas, tu redzi, ir Coca-Cola, Realty Income, Tesla, un bēšīgās ir Vanguard, abi divi fondi. Un tu redzi, jo augstāk kāpj kursu vērtība šīm akcijām, jo vairāk palielinās mana portfolio vērtība. Un tagad pats interesantākais, es uztaisīju vēl vienu diagrammu, un šeit ir redzama mana portfolio vērtība salīdzinājumā ar DAX, Dow Jones un MSCI World indeksiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šobrīd mana portfolio sniegums ir labāks nekā DAX indeks sniegums vai Dow Jones sniegums vai MSCI World sniegums. MSCI World tas parāda veiksmīgāko uzņēmumu indeksu akciju tirgos. Un parasti tiek teikts, ka ja mūsu portfolio iet vismaz kopā ar kādu no šiem indeksiem, tad tas jau ir ļoti labs sniegums. Tas, kas man ir izdevies šajos te 2 mēnešos, ka mana portfolio sniegums ir, vidēji pa 4-5% augstāks nekā DAX, Dow Jones un MSCI World indeksi. Jā, tāda ir šī situācija. Skatāmies, kas notiekās tālāk decembrī. Piesakojies, lai nepalaistu garām arī kādus manus spontānos lēmumus. Kopumā es pieturos pie tā, ka es lēmumus izdaru vienreiz mēnesī, ar ko es tev arī gribu parādīt, ka koncentrācija, fokus uz investīcijām šādā formātā var būt vienreiz mēnesī. Tomēr
ja notiks kaut kādi noteikti notikumi akciju tirgos, tad es varētu arī reaģēt ārpus šī laika. Tāpēc piesakojos un jā, lai tavs portfolio arī vienmēr ir plusā.